Mums ir ministra prezidents, kurš visu laiku stāsta, ka viņš runā ar investoriem. Viņš personiski runā ar investoriem. 3. Un Reiters to publicē pie viena. Ja? Un man tagad ir jautājums. Biznesa plānu mēs nezinām. Mums ir paša kapitāls minus 250. Mums ir visas tās saistības. Un mums ir premjers, kurš tieši ko var piedāvāt? Tieši ar kādu mandātu, jo valdība viņam nav devusi mandātu. 18. gadā mēs arī jau tad meklējām, Augverkungs var apstiprināt pie viss, jau tad, kad vēl bija labi laiki, mēs arī runājām ar. Tas jau ir tās ir provizoriskās, tās jau nav saistošie vēl, nu. Bet ko mēs runājam ar tiem investoriem? Par ko? Ko mēs viņiem piedāvājam? Kulbergs viens pats zina, ko viņš runā, un viņam mandātu neviens nav devis. Es nedomāju, ka ir vajadzīgs mandāts, lai mēģināt zinot, kā investors ir vajadzīgs. Tas nav noslēpums pilnīgi nevienam. Man izpratne būtu, ka Kulberga kungs šobrīd vazājas degunu muļķo. Mēs zaudējam laiku. Un, protams, šie skaļie paziņojumi, Reuters virsraksti, kad ir mums strateģiskais investors, vedam sarunas ļoti skaļi, kas parāda, ka tūlītās kāds gatavs ir vai tiltu finansējumu vai bondus pārfinansēt, kas ir tāda liela atbildības uzņemšanās no premjera puses. Nākamajā dienā apgalvojums, ka ir 3 tādi investori, kas dod signālu, bet man izpratni ir šādi interesanti 11 ir, un kompānija runā ar pilnīgi visiem. Katru mazāko iespēju. Un šeit būtu jāuzticās kompānijai, konsultantiem, un tomēr premjeram nav labais šis veids, apējot šos procesus, sākt runāt, kur faktiski manā izpratnē zaudē laiku, un īstenībā tur varbūt ir kaut kādi fondi, kam nav pieredzes, track rekordi, nekas nav, mēģina uz pirkstiem, pārdot kosmosa putekļus ar solījumiem. Atkal jautājums, vai jūs tajā sarunās tā runājat? Man liktos, ka vispirms tiekam tai bilancē pie paša kapitāla, kas ir vismaz tuvu nullei, nevis minus 250. Un tad mums ir kādam strateģiskajam vismaz iespēja kaut ko vispār likt galdā. Jo pretējā gadījumā, kāpēc nākt jebkuram strateģiskiem investīcijiem pie šiem skaitļiem?